Un tagad vēlreiz par klimatu, bet šoreiz ne par pašām pārmaiņām vai laika apstākļiem, bet par to, kas ir šīs afēras bīdītāji jeb instrumenti. Tie, kas praksē realizē šo histēriju un kur ir šīs jaunās sektas pārstāvi. Droši vien pirmais, kas nāk prātā, ir slavenā zviedru pusaudze Thunberga, kam dota vaļa kāpt ANO tribīnēs, taisīt teātri un kura gozējas uz daudzu žurnālu vākiem un dabū prēmijas. Bet ir arī citas organizācijas un radikālas kustības, kas nodarbojas ar panikas celšanu un dažādām šizofrēniskām akcijām, lai pievērst savu uzmanību. Piemēram, ir tāda Just Stop Oil brigāde, par kuriem droši vien esat dzirdējuši tai sakarā, ka viņi mēdz ielausties dažādos muzejos un apgānīt tur esošos mākslas darbus ar sulu vai krāsu, kā viņi to izdarīja Londonā, piemēram, ar Van Gogha darbu un citur. Vēl viņi veic dažādas akcijas uz ceļiem, stāvot uz tiem un vienkārši bloķējot satiksmi. Bieži vien šīs provokatīvās darbības noved pie sadursmēm ar sadusmotiem šoferiem un citiem ļaudīm. Pa lielam tie ir šīs klimata afēras apstulboti jaunieši, kur uzskata visiem pieejamo lētu enerģiju par kaitīgu planētai un pieprastu apturēt. Tā ir globālistu ideja un skaidrs, ka vienmēr ir arī attiecīgi radikāļi, kas to nes dzīvē, tāpat kā to dara Antifā, BLM vai citi tam līdzīgi grupējumi. Tāpēc vienmēr ir interesanti papētīt, kas īsti tie ir un kas tos apmaksā. Seko naudai. Lūk, ieiet šo pašu radikāļu mājaslapā, galvenais viņu finanšu avots ir klimata ārkārtas fonds. Izrādās, ka ir arī tāds, un tā nosaukums jau izsaka diezgan daudz. To izveidojuši 3 visai interesanti cilvēki. Tā sauktais filantropists Trevors Nelsons, Rorija Kenedija, tā paša nošautā prezidenta Kenedija meita un Eilīna Getija, kur ir kā reizi naftas magnātu un miljardieru Getija klana pārstāve. Pols Getijs bija amerikāņu izcelsmes britu naftinieks, kas savu kompāniju nodibināja 42. gadā, bet 66. tika ierakstīts Guinness rekordu grāmatā kā bagātākā pasaules privātpersona. Šī būtne, vārdā Eilīna, ir viņa mazmeita, saprotams, arī miljardieri, bet dīvainā kārtā iestājas pret naftu un atbalsta zaļo afēru. Kāpēc tā? Tajā jau naudas nav mazāk un depopulācijas klubā viņi ir visi. Amizanti arī tas, ka visiem šiem 3 ir mājas Malibu okeāna krastā. Smieklīgi, bet viņi taču stāsta par to, ka celšoties jūras līmeņi viss apvūdīs, bet tas laikam ir kaut kas cits. Kas attiec uz Trevoru Nelsonu, tad arī tas ir gan interesants tips, kas strādāja Baltajā namā pie Billa Clintona un vēlāk arī pie cita Billa Geitsa, Melindas fondā par komunikācijas daļas vadītāju un Geitsa runas vīru. Kadri nosaka visu. Viņš piedalījies arī vairāku citu organizāciju veidošanā, kā X-Net Zero kopā ar cita miljardiera un depopulātoru Warrena Buffeta mazdēlu Hovardu, kurš arī bija Geitsa fonda padomē un naski sponsorēja Obamas vēlēšanu kampaņu. Ja atceraties, tad tikām stāstījuši par jauno globālo līderu skolu, kur Švāba ekonomiskais fórums apmāca savus kadrus. Hovards arī ir no turienes. Lūk, kā viss ir saistīts un viss aiziet kopā. Miljardieri un afēristi roku rokā stāv un krīt par savu ideju. Ja paskatāmies klimata trauksmes fonda padomē, tur arī ļoti labi var redzēt to pašu tēmu un ideoloģiju, kam nekāda sakara nav ar klimatu kā tādu. Stefans Kretsmans, kurš radījis vēl vienu līdzīgu organizāciju Oil Change, kas arī kliedz par naftas beigām. Viņš arī atbalsta BLM radikāļus. Tur vispār klimata pārmaiņas tiek saistīts arī ar baltās rases pārākumu, kas arī esot jāizbeidz. Pārtraucot finansēt naftas kompānijas, jābeidzot finansēt arī balto rasistu organizācijas, kā policija vai cietumu kompleks, vai varētu kompensēt melnīšiem viņu ciešanas reparāciju veidā. Kā tas izskatīsies dabā, bail pat domāt, ja jau tagad viņi dienas laikā tur apvalpa veikals un nekas par to nav. Vēl viens šīs padomes loceklis ir Biča Ngots Cal. Šī būtne ir interesanta ar to, ka vienlaikus ir arī tāda izdevuma kā Mother Jones padomē. Lai saprast, kas tas tāds ir, jāizlas tikai viens no viņa rakstiem, kurā tas vēršas pret māmiņu kustību, kuras cīnās ar LGBT un transpropagandu skolās. Te viņas nosaukts par mātēm pret bibliotēkām un grāmatu aizliegumu vannes istabas policiju. Tas viss tāpēc, ka šī māmiņu kustība iestājas par visattiecīgā kreisā satura izņemšanu no skolu bibliotēkām un par to, vai skolās ir 2 dzimumu toaletes. Par to tad arī viņas izpelnījušās visu šo kreiso liberastu nosodījumu. Jā, tur rietumos šī cīņa jau notiek pilnā sparā, un ja neko nedarīsim tagad, tas viss būs arī šeit. Vēl šī klimata fondā sēž atkal Bills
Makibens Bills. Arī šis kungs salīdzina klimata problēmas ar rasismu un piesauc Džordža Floyda nāvi, lai to attaisnotu. Viņam ir tāds raksts, kas tā arī saucas: rasisms, policijas vardarbība un klimats nav atsevišķi jautājumi. Vardarbīgs policists kaimiņos esot tas pats, kas ogļu darbinām elektrostacija, bet ja ir abi, vai dūmi no meža ugunsgrēka, melnīšiem esot 3 reizes lielāks risks mirt ar astmu. Es nevaru elpot, tas ir dabisks daudu stāvoklis valstī un tā tālāk. Kāds visām šīm lietām ir sakars vienai ar otru un kas ir gribēts pateikt, nav ne jausmas un tam arī nav nozīmes. Svarīgi ir tas, ka visām šīm lietām arī nav nekāda sakara ne ar klimatu, ne savā starpā, bet visi šie ļaudis ir vienoti savās antizinātniskās un sektantiskās ideoloģijas stumšanā. Aplūkojot katru no šīm ļaudīm un nedaudz izpētot viņu dzīvi un darbus, kļūst acīm redzami, ka viņiem ar klimatu nav nekāda sakara, viņi neko par to nezina. Viņam nav nekādas nojausmas par to, kā par zinātni, un viņu tuvumā nav tam bijuši. Taču viņi ir klimata fonda padomē, kuru dibinājuši tādi paši ar to pavisam nesaistīti cilvēki, kurus visus vieno ne jau raizes par klimatu, bet gan savas destruktīvās ideoloģijas stumšana ļaužu prātos, uz kuras pamata tad tiek pieņemti absurdi lēmumi valstu ekonomikas un cilvēku labklājības izpostīšanā.